limitam. Kāds būs šeit rokās? Prieku no sirds vēlējām, apstu laimi prieku no sirds vēlējām. Sākīs vēliņā, lai dzīvo sveiks, lai dzīvo sveiks, lai dzīvo sveiks, lai dzīvo sveiks. Nu vēlies, ko vēlies? Negaidīju šo dziesmu. Tā tu saki, jā. Kur astotnieks palika? Tu negribēji redzēt to, kas ir patiesībā. Skaties to tā, ka tu vari vairākas vēlēšanās. Tu izplatās. Jā, viņas turpina. Aizvakar mēs ļoti forši atzīmējām Roberta dzimšanas dienu, un nu jau ir palikušas tikai 2 dienas līdz mūsu ceļojumam, tāpēc ir jāpaspēj ļoti daudz ko sadarīt, bet pirms tā visa gribu šodien paspēt aizbraukt pie māsas un apciemot viņas jauno suņuku, jo nevaru vienkārši atturēties, neaizbraukt viņu satikt pirms esam aizbraukuši un redzēt viņu vēl pavisam maziņu. Pēc tam vēl būs jāpabeidz arī darbs, jo, protams, pirms atvaļinājuma ir sakrājušies kārtīgi daudz darbiņu, ko jāizdara. Un vakarā mums ofisā ir lieldienu vainagu meistarklase. Es it kā vainagdziņu pie durvīm jau uztaisīju, bet šoreiz ideja ir, ka varētu uztaisīt vainagdziņu, ko likt uz galda. Ja tāda iespēja tur būs, tad jau redzēs. Un rīt no rīta man ir jādodas pie fizioterapeita, jo man ir parādījušās tādas nepatīkamas savilktas sāpes sprandā, kas atstrojas arī muguras lejasdaļā, un es jau pāris mēnešus regulāri eju pie masieres, lai no tām tiktu vaļā, bet pēdējos 2 mēnešus mana masiera nebija pieejama, tāpēc tagad atkal ir parādījušās sāpes, lai gan katru dienu it kā sportoju, jogoju, tomēr tā sēdēšana pie datora visu dienu un skatīšanās ekrānā neko labu nedod. Tāpēc aizbraukšu arī rītdien pie fizioterapeits, lai sāpes pazūd, lai tas netraucētu baudīt pašu braucienu. Un tad rītdien arī jāsāk posties un gatavoties, jāsakravājas, ko es vēl neesmu pat sākusi, un visas pārējās lietas, kas ir jāizdara pirms ceļojuma, un parīt jau dodamies ceļā. Nu, ļoti interesē viņām jaunās smaržas. Es esmu mājās tagad no māsas, un tas sunīts ir tik ļoti mīlīgs. Es vienkārši nevarēju beigt viņu mīļot un priecāties.
Bet tagad plānā ir aši paēst pusdienas un ķerties pie darbiem, kurus vēl nepieciešams izdarīt. Un pēc tam man vēl jāskrien uz vainagmeistarklases un pārējā gatavošanās ceļojumam visdrīzāk tad jau būs rītdien. Augu dalīt jau, piemēram, 3 daļās un tā kā no viena uztaisīt jau 3 un jau saliekat kaut kur un viņi jau ir mazāki un attiecīgi kaut kāds tāds smalkāks tas veidols izveidojas. Ko šāds man izdevās mans vainagdziņš, man pašai ļoti patīk iznākums. Es izdomāju taisīt nevis lieldienu vainagdziņu, bet vairāk tādu pavasara, lai viņš varētu mums te stāvēt visu pavasari. Un man liekas, ka sanāca patiešām pavasarīgi un ļoti, ļoti daudz ziedu. Man ļoti, ļoti patīk šie te ranunkuļi un arī plīvurpuķis tur ir iekšā. Un tad šīm un šīm gan nosaukums es nezināšu. Bet jā, kopumā iznākums man ļoti patīk. Nu gan ir jau stipri vēlāk kopš masāžas esmu atbraukus mājās. Šodien bija ļoti daudz darbu, bija ļoti gara diena darbā, bet nu viss ir izdarīts. Esmu gatava ieslēgt kārtīgu vacation mode un sadarīt vēl pēdējos darbus, kas tad mums šodien jāizdara. Neesmu pat vēl sākusi kravāties, tagad tāpēc ķeršos klāt tam. Es neesmu vēl pat paskatījusies, cik tur sola grādus. Pirms 2 nedēļām, kad skatījāmies, tad rādīja, ka būšot 20 grādi un vakaros ap 15. Tāpēc nedomāju, ka vajag kaut ko super siltu, bet nu jāskatās.
Un mēs braucam tikai ar vienu rokas koferīti, un Robertam vēl būs neliela mugursoma, tā kā neko pārāk daudz arī negribās ņemt līdzi. Un gribu arī vēl mazliet piekārtot māju, jo ir ļoti patīkami atbraukt uz sakoptu un tīru māju, un jāsalaist arī puķis pirms braukšanas prom, tā kā ir vēl pāris mazās lietiņas, ko jāizdara. Esmu tikusi tik tālu, es sakravāju sev 2 jaciņas, 3 krekliņus, 1 šortiņus un 5 vai 6 kleitas, jo es ceru, ka pārsvarā dzīvošu tur uz kleitām. Gribu paņemt arī šo te matu veidotāju, ko rādīju vienā no iepriekšējiem video. Man ļoti patīk, kā viņš ieveido matus. Un laikā, kad mēs būsim prom, man būs arī dzimšanas diena, tāpēc es vai nu ar to ieveidošu matus dzimšanas dienā, vai arī mūsu jubilejā. Un tad te man ir līdzi kosmētika, un šeit ieliku visus šķidrumus, lai gan nepietika vieta vēl lielajam saules aizsargu krēmam un dezodorantam. Bet lidostā mums jāpaņem vēl viens šāds maisiņš, jo mums mājās nav. Un jā, vēl es paņēmu arī vienu peldkustīmu. Šaubos gan, ka mēs tur iesim kaut kur peldēt, bet nevar zināt. Gandrīz paspēju jau sakravāties un sapratu vienā brīdī, ka neesmu jums īsti pastāstījusi nemaz, kur tad mēs dodamies. Es minēju to, ka brauksim uz Grieķiju, bet patiesībā, mēs arī lidosim uz Grieķiju, bet patiesībā mēs dosimies ceļojumā pa Grieķijas salām. Mēs izdomājām doties kruīzā un sāksim aizlidojot uz Atēnām, un tad būsim 6 dažādās Grieķijas salās. Par to, kā tad mēs vispār izdomājām doties šādā te kruīzā, mēs kādu laiku domājām, vai un kur doties svinēt savu 10 gadu kopā būšanu, bet tad vienā brīdī sapratām, ka tas tomēr ir tāds liels skaitlis un gribas atzīmēt tos nozīmīgos dzīves notikumus, tāpēc lēmām par labu kaut kur doties un sākām apskatīt dažādas opcijas un ienāca prātā šie te kruīzi. Un mums neviens gan paziņa tur nav bijis, neesam lasījuši arī īsti nekādas atsauksmes, tikai to, ko var palasīt internetā, bet kopumā izskatās labi. Kruīzes vienai personai maksāja 360 €, un tad bija jānomaksā kaut kāds nodoklis, kas, man liekas, ir gandrīz uz visiem kruīzu kuģiem, kas bija 100 €. Un pašiem nācās nopirkt arī lidojuma biļetes uz Atēnām. Un man liekas, ka tā ir ļoti superīga ideja tādā īsā laika posmā apskatīt daudz un redzēt daudz vietas un salas, un es domāju, ka būs ļoti superīgi.
Ja nu jums ir kādi papildus jautājumi, droši atstājiet komentārā, vai varbūt ieteikumi, ko apskatīties Santorini, Mikonos vai citās Grieķijas salās. Jā, kopā mēs redzēsim 6, un tur sanāk tā, ka no rīta mēs esam atbraukuši uz šo te salu, visa diena mums ir tur, un vakara pusē mēs dodamies jau atpakaļ uz kuģi, un tad visu nakti mēs braucam uz nākamo salu. Bet par to, kā tad mums tur ies, ko redzēsim un vai mums patiks pats kruīzs, noteikti stāstīšu nākamajos video.